kārtējais rudens klāt, un dotā momentā ir pats pareizākais brīdis, lai ķertu taisni jenot suņus garspalvainos kažoku zvērus, jo viņiem ir ļoti tīri sakotmati, nav savēlušies, nav nekādi pleķi, nav kunkuļi, nekas, un vienkārši, nu, varētu teikt, izcilā stāvoklī viņi. To arī dotā momentā var darīt, un arī var, protams, sāpšas paķert tādās normālās salās, ko viņas var izdegt, lai suņus pārāk nesaplēšu, bet nu tāpat jau viņi tur par tām ļauckām dabos. Un to arī jums novēlu. Nav ko daudz runāt, vairāk vajag darboties, ar vislabākiem novēlējumiem tieši jums. Šeit suņi cilvēki tupikā iedzina, ienāk uzvar. Jā, mēs viņu ķersim rokā. Jāsaprot šitā situācijā, jāsaprot, kur sunis uz kur pusi iet. Tad mēs varam tādā situācijā aizmugur aizrasties. Tajā momentā, lai tas zvērs mūs neaizmūg. Šitā situācijā mēs varam paprovēt, izņemt suni ārā un gaidīt, ka nāk viņš ķenot suns un noķertīs. Lapsnieks. Tā nevajag ikšu suni. Tādā variantā redziet, ja viņš nāk ārā. Izmantot svīķi, tad pat tas dzīvnieks ir. Svīķi taisam no mazas seglītes. Šitos te diezgan iesmuk. Tad mēs atpaķersim gan. Taisam no mazas seglītes svīķi. Galāko galotni atstājam 2 vai 3 zariņus. Kuros mēs varētu viņu iesvīķēt. Iesvīķēt viņu garo hakotmatu. Arī šeit mēs varam atstāt, ja mūsu galotni nolūzīs. Tad mēs atstājam vēl rezerves variantu. Mēs varam uztaisīt viņu īsāku. Bet, lai mēs varētu tos dzīvnieku izsvīķēt ārā vienkārši. Kā to darīt, tūlīt mēs parādīsim. Pēc idejas, kad mēs atrakām, viņam vajadzēja nīc grib iescīnīties. Tā kā kraks. Tā. Labs. Tā mums ir. Mēs neaizsvīķējam un sākam lēnām ārā. Pagaid, miers. Ej bezdēļ. Ej, fū. Ej bezdēļ. Ej nosē. Ej tūšos. Uzsūrīs jenots. Rokā mūs. Viltīgais tas mūs izmuka vienreiz jau. Vēl šitādā variantā var, protams, tupikā pārbaudīt. Naši, Lora! Naši te pārbaudīt, vai nav vēl kāds. Meklē.
Ne, vairāk nav. Divi uzvarīgi ženotsuņi. Pirmais, kas ir jāapstās, akots. Akots kā zīdrāna. Jo rudenī ķerot pirmo ženotsuņi vienmēr ļoti skaisti. Nav ne savēlušies nekas. Nav nekādas pazīmes, ka kaut kas tur būtu kašs vai kas. Vienkārši izcila. Ar to arī jūs apsveicam. Nu, că ne... Tu nu se înturești, nici nu vede ce dai. Exact. Te vis, lap. Meklē tur, meklē vēl. Ai, ești muti. Meklē vēl vien meklē. Vēl vienam jābūt. Uz turis ženotsuns. Şundur.
viens no galvenajām lietām medījot alās, protams, ir pēc tam tā salas sakārtot. Kā jau mēs rādījām, pirmkārt ir var taisīt galdiņus, lai tā salas būtu tādas pašas kā bija, un saliek no kokiem tādas galdiņus, un uzber virsū lapas, uzber virsū zemi, un tai vienā tupikā var pa sezonu 2-3 reizes dzīvnieks noķert, tad bez lielām grūtībām. Un arī aizraukot ciet, visu to vidu vajag radīt maksimāli viņiem dabīgi. Tādā gadījumā, ja ir lapas, tad mēs vēl tās vietas, ko mēs izrakuši esam tos zvērus, noberam vēl pārberam ar lapām, lai tie zvēri absolūti nejust, ka mēs te visā esam bijuši. Un tā mēs varam sezonā no vienām malām izņemt 3-4 reizes janotsuņus vai āpšus. Ar vislabākiem novēlējumiem tieši jums.